26. februārī Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta apstākļu nodrošināšana pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils novadā un Braslavas rajona teritorijā ietvaros Daugavpilī notika seminārs Primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana Latvijas, Baltkrievijas pierobežas teritorijā, iepazīt, salīdzināt, apvienoties, lai uzlabotu. Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt apstākļus pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai, kā arī sadarbības starp šo pakalpojumu sniedzēju institūcijām. Šo projektu varētu nosaukt ar vienu no humanākām projektiem mūsu pašvaldībā. Līdz ar to, ka principā viņš paredz sakārtot veselības aprūpi, bet lai katram cilvēkam neatkarību no viņa geogrāfiskās izvietošanas, vai viņš atrodas Latvijas pusē, vai viņš atrodas Baltkrievijas pusē, būtu iespēja saņemt tādus veselības aprūpes pakalpojumus, kādas pienāktos un kādas ir vajadzīgas tieši viņam. Un līdz ar to šajā projektā bija domāts sakārtot tieši mūsu primāras veselības pakalpojumu sistēmu pierobežas teritorijā un to pielāgot tām prasībām, kuras tagad ir noteiktas katras valsts, gan Latvijas, gan Baltkrievijas līmeņos, lai tieši katrs cilvēks saņemtu viņu pienākošo atbilstošu aprūpi. Un līdz ar to mums paredzēts atremontēt mūsu teritorijā ģimenes ārstu pieņemšanas vietas, un Baltkrievijas pusē tiks atremontētā un pielāgota visām prasībām Braslavas rajona centrālā poliklinikā. Bet mēs, protams, paredzam ne jau tikai to materiālu pusi sakārtot un pielāgot tā, lai cilvēks, kurš arī dzīvoja nomālē no lieliem centriem pie pašas robežas, varētu saņemt pie sevis uz vietas kaut kādus atbilstošus pakalpojumus. Bet arī mēs domājam izveidot daktaru tīklu, kurš palīdzētu tiešām cilvēkam, tā teiksim, būt pārņemtam un vienmēr atrasties zem aprūpes, neatkarībā no tā, kur viņš atrodas, vai Latvijas pusē vai Baltkrievijas pusē. Projekta realizāciju īsteno Daugavpils novada doma sadarbībā ar Braslavas centrālo rajonu slimnīcu un Nacionālās veselības dienesta Latgales nodaļu. Tad, kad viņš pirmā stadijā bija, godīgi pateikt, viņš it kā bija, mēs neieguvām atbalstu šī projekta realizācijā. Un mēs bijām tās bēdīgi palikuši, jo mums ir šajā projekta ietvaros jārealizē feldšera tos punktiņu renovāciju un tā tālāk pielāgot visiem apstākļiem. Tas, kas mums prasa laika ritējums. Un pašais ir, teiksim, samazinātā versijā, bet tomēr mēs esam ieguvēji bez šaubām, absolūti. Jā. Un paldies tiem visiem cilvēkiem, kas izgāja to garo ceļu, kopīgu divu valstu, jo likumdošana atšķiras un visu pārējo, lai to visu realizētu. Semināra ietveros tikās pašvaldību pārstāvji, ģimenes ārsti, medmāsas un citi Daugavpils novada un Braslavas pilsētas teritorijā esošo primārās veselības aprūpes iestāžu darbinieki. Semināru atklāja Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsuls Daugavpilī Viktors Geisiks, kā arī Daugavpils novada domas priekšsēdētājs vietnieks Arvīts Kucins un Braslavas rajona deputātu padomes priekšsēdētāja Nina Pučīnska, kuri akcentēja projekta nozīmīgumu pierobežas iedzīvotāju labklājības uzlabošanā. Вообще мы очень дорожим нашими добрососедскими отношениями с Даугавпилским краем, в результате которого появляются различного рода проекты. Mēs ļoti augstu vērtējam labās kaimiņattiecības ar Daugavpils novadu, kur rezultātā tiek īstenot dažādi veidi projekti. Braslavas rajons aktīvi līdzdarbojas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumentu pasākumos. Konkrētā projekta īstenošana, medicīnisko pakalpojumu pieejamības veicināšana Daugavpils novadā un Braslavas rajonā ir mūsu veiksmīgās sadarbības apstiprinājums. Mums šis projekts ir ļoti nozīmīgs, jo tas sniedz medicīnas darbiniekiem iespēju iepazīties ar medicīniskās palīdzības organizēšanu jūsu novadā, kā arī smelties pieredzi un aizgūt labās prakses piemērus. Arī Baltkrievijā ir pietiekoši augsts medicīnisko pakalpojumu pieejamības līmenis, tāpēc esam gatavi dalīties arī savā pieredzē. Labākos rezultātus iespējams sasniegt savstarpējās komunikācijas ceļā, tāpēc šis pieredzes apmaiņas seminārs tikai veicinās Daugavpils novada un Braslavas rajona draudzīgās attiecības. Tikšanās mērķis bija iepazīties ar primārās veselības aprūpes sistēmu Latvijā un Baltkrievijā, kā arī ar obligātajām prasībām ārstniecības iestādēs, lai veidotos priekšstats par kopīgu un atšķirīgo katrā valstī. Tas palīdzēs noteikt tās primārās veselības aprūpes vadlīnijas, kā arī likt pamatus efektīvai sadarbības tīkla veidošanai Latvijas un Baltkrievijas pierobežu zonā.
Semināra ietvaros bija iespējams iepazīties arī ar ģimenes ārsta darbu, apmeklējot ģimenes ārsta Ivana Ņesterovs prakses vietu Daugavpils novada Maļinovas pagastā. Ivans Ņesterovs atbildēja uz Baltkrievijas pārstāvju jautājumiem par ģimenes ārsta praksē pieejamiem pakalpojumiem, medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību, statistiku un citiem.